Šodien mēs sāksim ar pirmo vingrinājumu. Tā būs diafragmālā elpošana, jeb tā sauktā vēdera elpošana, kas palīdzēs jums nomierināt nervu sistēmu, palīdzēs jums elpot dziļāk. Mēs varam apstāties stāvus pozīcijā, brīvi stāju vai arī apsēsties uz krēsla. Atbrīvo savus plecus, savu labo plaukstu uzliec sev virs nabas un kreiso plaukstu uzliec sev uz krūtīm. Veic lēnām ieelpu caur degunu skaitot līdz 4 un sajūt, kā tava plauksta paceļās, vēders piepūšās. Un izelpu veic caur muti skaitot līdz 6. Veic šādas elpas vismaz 6 reizes, mazliet atpūties un tādā veidā 3 līdz 5 minūtes. Turpināsim ar tai chi Ķīnas kustību praksi, kas lieliski harmonizē ķermeni, atbrīvo nervu sistēmu un uzlabo noskaņojumu. Pirmais vingrinājums, ar ko mēs varam sākt, ir pacelsim plecus tuvāk ausīm, veicot ieelpu. Un nolaidžam plecus, veicam izelpu. Ielpa, pleci tiek pacelti un izelpa, nolaidžam plecu. Tāds uztaisām apmēram 7 līdz 8 reizes, maz atpūta un apmēram 3 līdz 5 minūtes. Saliec kājas ceļos, plaukstas slīd gar augštilbiem virs ceļiem. Velc zodu pie krūtīm un asaskaulu zem sevis. Nopaļo muguru, veic izelpu un ieelpā izliec muguru. Lēnām veic izelpu, nopaļo muguru un ieelpā izliec muguru. Veic šādas vismaz 5 reizes, maz atpūtas pauze, apmēram 30 sekundes un uztaisi 5 piegājienus šim vingrinājumam. Turpināsim ar nākamo vingrinājumu. Apstājies platajā stājā, pirksts izvērst uz sāniem, iesēdies ceļos, ceļi skatās virzienā, kur skatās tavi kājas īkšķi. Astaskals nedaudz zem sevis, aktīva vēderprese un veic dziļu ieelpu, pastiepies uz augšu un izelpā atbrīvo rokas, saliec kājas ceļos, lēni ieelpa un lēni izelpa. Apstājies taisni, abas pēdas tev ir iesakņojušās grīdā vai paklājiņā, aktīva vēderprese, pleci brīvi un atver vaļā savas krūtis, veic lēnu ieelpu un izelpā virzi plaukstas tuvāk vienotrai. Ieelpa, veries vaļā un izelpa, satuvini plaukstas kopā. Ieelpa, veries vaļā un izelpa, ciet. Sāksim nostājāties ar kājām plecu platumā. Pieliekam rokas sev plati pie ausīm un sāksim ar pretējā ceļa un elkoņa savienošanu. Un uz izelpu. Veicam kustību pārmaiņus, lēni un kontrolēti. Izelpa, atveroties ieelpa. Izelpa, ieelpa. Ja vēlamies apgrūtināt, taisam taisna roka kāja. Veicam šādas aptuveni 20 atkārtojumus. Ķeramies klāt pietupieniem. Ja vēlamies, lai ir vieglāk kādu krēslu vai balstu, ja vēlamies grūtāk, varam arī veikt bez tā. Un sāksim veikt kontrolētas apsēšanās uz krēsla un piecelšanās augšā. Ieelpa, izelpa. Uz leju ieelpa, uz augšu izelpa. Sekojam, lai mugura ir stingra, lai negāžamies uz priekšu, lai mūsu ceļgali virzās pirkstgalu virzienā un atceramies, ka kustību sākam virzot gurnus atpakaļ. Ja vēlamies, lai ir grūtāk, veicam pilnu pietupienu un neizmantojam krēslu. Ķeramies klāt noliecieniem. Nostājamies ar mūsu kājām gurnu platumā un veiksim ar taisnu muguru kontrolētu noliekšanos, slidinot mūsu plaukstas gar mūsu kājām. Ieelpa, uz augšu izelpa. Ieelpa, izelpa. Sekojam, lai turam muguru stingru. Nenoapaļojamies, pārlieku neizliecamies, cenšamies turēt ķermeni stingru. Veicam 15, 20 atkārtojumus. Izvēlamies kādu stabilu balstu, pie kā varam pieturēties.
Saliekam rokas sānos un sākam kontrolētu mierīgu kājas pacelšanu uz sānu. Strādājam tā, lai justas, ka strādā mūsu muskuļi gurnu sānos. Paceļot izelpu, nolaižot ielpu. Sekojam, lai ķermenis stingrs un negāžamies uz vienu sānu. Uztaisam vienādu skaitu atkārtojumu uz abām kājām. 15–20 atkārtojumus. Esam pastrādājuši ar kājām, vajadzētu uzlikt arī slodzi rokām. Taisīsim klasiskās atspiešanās jeb roku saliekšanu balstā. Lai būtu vieglāk, varam izmantot vai nu kādu stabilu krēslu, vai arī galda virsmu. Jo augstāks priekšmets, pret kuru mēs turamies, jo būs vieglāk. Jo zemāk, jo grūtāk. Rokas mazliet platāk par plecu platumu. Stingrs ķermenis, cenšamies neizgāzties vēderā un mierīga nolaišanās. Uz leju ielpa, uz augšu izelpa. Sekojam, lai elpoņi iet tuvāk kā ar mūsu ķermeni. Veicam aptuveni 15–20 atkārtojumus. Tagad mēs darīsim tādu vingrinājumu, kurš saucās magnētiskās aproces. Mēs paņemsim plaukstas, saliksim plaukstu locītavas kopā. Šeit, tur, kur mums parasti ir pulkstenis, mums plaukstu locītavas saskarās. Varam iztēloties, ka mums ir divas aproces ap abām divām rokām, un viņas visu laiku būs kontaktā šī vingrinājuma izpildes laikā. Pirkstus izplešam plati, sateisim tā, kā mēs turētu lielu bļodu rokās. Ar īkšķi virzam uz iekšu un veicam lokveida kustību. Taisim tādu sapļojam plaukstas. Sarēsim 5 reizes vienā virzienā, pēc tam sarēsim 5 reizes otrā virzienā. Svarīgākais nosacījums ir noturēt plaukstu locītavas visu laiku kontaktā vienu ar otru. Kad sataisījām vienā virzienā, virzam pretējā virzienā un ar mazo pirkstiņu ejam uz iekšu. Tagad es jums nodemonstrēšu pāris kustības, kuras jūs varat veikt gan šī treniņa ietvaros, gan arī ikdienā, kad jūs sēžat pie darba galda. Pirmais, mēs sakrustojam kājas, pārliekam vienu kāju pār otru, celi mēģinam nolaist, augšējā šo celi mēģinam nolaist zemāk par šo celi. Bet vienlaicīgi sekojot līdzi gūžām nolaižam, varam atbalstīties pret galdu, vai nu sev pret kājām un mēģinam liekties uz priekšu. Nolaicamies, noturam 5 sekundes un iztaisnojamies. Mēģinam elpot mierīgi, nespringst un nespiesasēt uz priekšu. Sarēsim 5–8 reizes uz vienu pusi, samainam kājas, pēc tam sarēsim to pašu uz otru pusi. Nolaicamies. Noturam 3–5 sekundes un iztaisnojamies. Vēl viena pozīcija, kuru mēs varam veikt darbā, kad sēžam. Mēs sēžam un vienu kāju pievelkam klāt un uzliekam virsū uz krēsla. Mēs varam novilkt apavus nost vai no apavos veikt un varam turpināt strādāt. Šādies mēs iestiepsim gūžas locītavas. Paturam, mierīgi paelpojam un samainam kājas. Paņemam otru kāju, pievelkam klāt. Mēs varam atslēgties no darba vai arī šo pašu veikt strādājot pie datora. Lai uzlabotu fokusu un darba produktivitāti, mēs nostāsimies, noliksim kājas plecu platumā, rokas noliksim gar sāniem un aizvērsim acis ciet. Un mierīgi elposim tikai caur degunu. Gan ielpa, gan izelpa ir mierīgi caur degunu. Acis ir aizvērtas un mierīgi elpojam caur degunu. Un mierīgi stāvam, mierīgi elpojam tikai caur degunu. Ielpa un izelpa un mēģinam sajust visu mūsu ķermeni, kā viņš atrodas telpā. Šādies pastāv 1–2 minūtes, pēc tam varam atgriezties savās darba gaitās.